Sintētiskā patiesība. Mākslīgi radītas informācijas ietekme. Vai vari atšķirt patiesību no mākslīgi radītas informācijas? Pasaulē, kur informācija izplatās nekontrolētā daudzumā un ātrumā, un meli bieži izklausās ticamāki un pārliecinošāki nekā fakti, dezinformācija ir kļuvusi par ieroci. Šajā sintētiskās patiesības, jeb Synthetic Truth projekta sarunā, Inga Spriņģa dalās ar zināšanām un pieredzi par viltus ziņām, to ietekmi un ieteikumiem. Vai mums ir iespēja šo visu kontrolēt un vadīt? Pievienojies sarunai. Sveika, Inga! Pirmkārt, paldies, ka piekriti šai sarunai. Un tad varbūt arī uzreiz jautājums. Inga, kā tu šobrīd redzi šo situāciju, informācijas plūsmu, nepatiesas informācijas plūsmu? Kas notiek, vai ne? Notiek šausmīgi trakas lietas, manuprāt, jo tās informācijas ir nenormāli daudz, un tas troksnis ir ļoti liels. Un, ir arī dažādi pētījumi, kas rāda, cik mēs uzņemam dienā informāciju, un es izmantoju savos prezentācijās kaut kādu pāris gadus vecu, kur ir tas informācijas apjoms, cik daudz, kā mēs 8 filmas dienā noskatītos. Ja? Un tur ir domāts viss, ko mēs redzam uz ielas, plakātos, telefonos, varbūt televizoros, ja kāds skatās rādio un tā tālāk. Un ņemot vērā tagad mūsdienās mākslīgo intelektu, ka tu vari arī bez cilvēku iesaistes radīt automātiski šo saturu, un tas informācijas apjoms tikai pieaug arvien vairāk. Un tāpēc tas troksnis ir nežēlīgi liels, un tad ir jautājums, kā būt informētam un vienlaikus saglabāt veselo saprātu, ja, un nesību prātā. Jo tas, ko es redzu, ka šobrīd notiek, arvien vairāk, ko arī es jūtu no cilvēkiem, ka ir nenormāls informācijas tāds overload, pārslodze, un cilvēki vienkārši izslēdzās. Viņi nepatērē, viņi paši uzskata, ka viņi nepatērē neko, viņi varbūt sēž vienlaikus sociālajos mēdījos un ļaujās smadzeņu puvei, kā es saku, ja, brain rot, bet patiesībā jau viņi ietekmē, viņi iegūst to informāciju, bet viņi paši domā, ka viņi noslēdzās. Un parasti, diemžēl, viņi noslēdz no tiem garlaicīgajiem avotiem, kas ir mediji, kur nav tādas sensacionalitātes, emocionalitātes, un tu aizēji uz sociālajiem mēdījiem un tiekrīt nākamajā bedrē. Tāpēc jo droši vien mēdī prasa iedziļināšanos, jā, tādas padziļinātas ziņas. Nē, tad nav, šajā gadījumā nav pat runa par iedziļināšanos. Mēdījos ir garlaicīgas ziņas, ka tu ieej sociālajos mēdījos, kāpēc mēs pazaudējam laiku. Es visu laiku, kad sevišķi, kad ir pētījumi, kaut kas jāatrod kāds avots, piemēram, sociālajos mēdījos, es ieeju, un ir pēkšņi kāpēc es vispār nācu, ir pagājuši 15 minūtes, kāpēc? Jo šie sociālajā mēdī ir uzbūvēti ar mērķi, lai cilvēki pazaudētu tur laiku, tur ieguldīt ar miljonu cilvēku psiholoģiju, lai apzinātu. Jo kāpēc tas tā notiek? Sociālajā mēdī nav bez maksas. Mēs domājam, ka viņi ir bez maksas, viņi nav. Viņi pelna no mūsu laika, viņi pārdod mūsu laiku. Un lai viņi varētu vairāk nopelnīt, viņiem vajag, lai mēs vairāk tad pavadītu savu laiku. Un, lai to panākt, mums ir jārāda emocionāls saturs. Un arī ir pētījumi, kas rāda, ka emocionāls saturs visbiežāk ir negatīvs, kas vairāk piesaistīs uzmanību. Ja? Un tāpēc ir tā problēma, ka es tāpēc arī saku, lūdzu, dalieties ar garlaicīgām palākām ziņām. Jo tas nozīmē, ka profesionāli žurnālisti nevar likt tur šokējoši. Tu nekad neticēsi visus šos emocionālos nosaukumus. Profesionāli žurnālisti parādīs tev faktus, iedos secinājumus un skaidrojumu. Tāpēc mūsdienās dalieties ar garlaicīgām ziņām, dalieties un klausieties palākos garlaicīgos politiķos, ja? Jo tie ir tie, kas ir vērtības, tie, kas skaļi kliedz un sauc, viņi spēlē uz algoritmiem, lai viņus pamanītu. Tie ir populisti ļoti bieži. Tāpēc nav pat es neprasu piepūliet parastajos mēdījos, ja? Tas vienkārši nav tik aizraujoši, interesanti, pat ja emocionāli negatīvi, ko iegūst sociālos mēdījos neapzināti. Mm-hmm. Es esmu novērojusi arī, pieņemsim, tādās izklaides nolūkos tiek ģenerēti šie te mākslīgie video ar mākslīgo intelektu, jā, tur, skaidrs ir tur tādi ziedu, kaut kāda bija modas parādi, ziedu kostīmos staigā, tur sievietes, pilnīgi, jā, un ko var pamanīt, ka ar šo ierakstu dalās, bet, ir tā sajūta, nemāku pateikt, ka cilvēki domā, ka tas ir īsts. Un tad ir tie komentāri zem tiem ierakstiem, bet tu jau saproti, ka tas ir mākslīgo intelektu, un tad nevar saprast, vai tiešām saprata vai nē. Nē, zinu, kā es neredzu pat lielu tādu, problēmu tajā, ja tiešām ir kaut kāds, kā es arī tur redzēju, kaut kāds ir saldiem bumbiņu šokolādes, kas pārvērš par maziem kucēniņiem, piemēram, ja, tas ir interesanti, un es varbūt nedalos, bet es saprotu, kāpēc cilvēki dalās, jo šis ir fun. Bet es apzinos, ka tas ir, radīts ar mākslīgo intelektu.
Bet kur ir tā mūsdienu problēma, ka mūsdienās dezinformācija un nepatiesa informācija, kur tu pat redzi, ka ir radīta ar mākslīgo intelektu, tiek attaisnotas. Mūsdienās tu vari izmantot melīgu nepatiesu informāciju, lai pastiprinātu savu vēstījumu, un sabiedrība to atbalsta. Tas ir lielākais ļaunums. Un es minēšu piemērus uzreiz. Ja? Viens piemērs no Amerikas, jo šobrīd atrodos Amerikā vēl dažus mēnešus. Pagājušajā rudenī bija tā milzīgā viesuļvētra Helēna, un izplatījās internetā tāda ļoti aizkustinoša bildīte, kur maza meitenes ar glābšanas vesti, mazu kucēniņu izmirkusi to tādām mazām mati slapji, draudošu seiņu, un cilvēki arī republikāņi, kas te tādi hardcore, ja, tādi asie Trumpa fani, viņi izplatīja šo visu ar tekstu, redziet, kā valdība nerūpējās, valdība nepalīdz, tāpēc, kur šis maz nabaga bērns. Un tad cilvēks sāk teikt, bet redziet, tā metnītē ir 6 pirksti, piemēram, ja? Tas ir mākslīgo intelektu ģenerēts. Un daži republikāņu politiķi noņēma to bildi no savu Twitter konta, bet daži atstāja tekstu, man ir viena alga, tas rāda, kā es jūtos, ja? Tu vari radīt apzināti nepatiesu attēlu, uzbrukt valdībai sliktajai, jo taču valdība ir slikta, mēdī ir slikti, viss ir slikti, tāpēc, ka šis rāda tavas sajūtas. Un otra problēma, kas ir jāņem vērā, piemērs arī tāda Latvijas vēlēšana kontekstā, ko es jūtu, ko arī izdara, izmanto mākslīgo intelektu, atkal, lai izplatītu melīgu informāciju, bet to paslēpj kā joku. Un atkal labs piemērs bija no Amerikas pirms vēlēšanām, gan Donalds Trumps, gan Ilons Masks izplatīja fotografiju, kur Kamala Harris ir it kā komunists kostīmā, un tur sirps un āmurs fonā, un viņa pati tajā kostīmā, arī tā nebija viņa, bet tā bija mākslīgā intelekta radīta bilde, un paraksts bija, vai jūs variet noticēt, ka viņa varētu šādi izskatīties. Un tad paralēli gāja vesela dezinformācijas kampaņa, ka viņa ir komuniste. Un tas strādāja. Mēs varbūt smiesimies ar mūsu komunismu pieredzi, bet es biju uz Trumpa ralliju aizgājuši šeit, runājos ar viņu tiem atbalstītājiem, un man visi minēja, ja būs Kamala Harris pie varas, būs komunisms. Un es viņiem prasu, ko nozīmē komunisms? Viņi saka, kā, tev nepieder nekas, visu kontrolē valdība, un tev ir jābūt priecīgam par to. Un redziet, šādā veidā atkal, ja tu izpat šo mākslīgo fotografiju, un vizualizācija ir ļoti spēcīga ietekme. Pat, ja es zinu, es pat redzu, ka tā ir mākslīgi ģenerēta bilde, ja? Bet tie ir reāli meli, ko viņi radījuši. Un kāpēc viņš šo izmanto, te ir arī viens psiholoģijas fenomens, ko sauc par iluzoro patiesību. Ja mūsu smadzenes redz kaut kādu informāciju atkal un atkal un atkal, viņas to atpazīst un ar katru reizi atpazīst ar vien ātrāk un uztver to kā patiesu. Mēs varbūt pat zinām, ka tā bilde nav reāla, bet viņa atstāja uz mūsu domāšanu ietekmi. Un tāpēc tā dezinformācija ir kā tāds vīrus, ko arī vienmēr tā kā brīdina. Ja, ir tāda Van der Linden grāmata, Sanders Van der Lindens, holandiešu, viņam arī grāmata iznāca Full Proof laikam. Un viņš ļoti labi arī apraksta tieši šos visus pētījumus, un viņš tieši min šo jēdzienu iluzorā patiesība. Tā kā tu sāki par mākslīgo intelektu. Jā, tas ir nākamais tas jautājums, jo, ja pieņemsim, es esmu, strādāju ar jauniešiem, varbūt meklē kādu informāciju, ko viņiem iemācīt, pastāstīt vai vēl kaut ko, un tad rodās tas jautājums, es arī kaut kur redzu, jā, kaut kādu, un tad rodas tas jautājums, kam tad es varu uzticēties, un kā tad man, tā kā meklēt šo informāciju, un kā tad uzticēties sev galu galā, vai tā mana informācija, ko es tagad redzu, cik es drīkstu varu, un cik es esmu spējīgs kritiski izvērtēt. Jā, pirmais ir tas, ko arī, kad runā kaut kāds arī valstu līmeņa kampaņas, gan Zviedrijā, gan Amerikā pirms vēlēšanas, es novēroju, ko arī min vienmēr eksperti, ja tev redz kaut kādu informāciju, pirmais, kam jāpievērš uzmanība, ir savām sajūtām. Tāpēc, ka es sākumā minēju šī manipulācija, ka ar mums parasti manipulē. Un visticamāk, ja tu lasi kaut kādu ziņu, un es domāju sociālos mēdījus šajā gadījumā, ja, un tu jūties satraukts, te ir jāpieslēdz tā apzinātība, 10 sekundžu refleks, kā mācīja Zviedrijas valdība saviem iedzīvotājiem, 10 sekundžu refleks apzinātība. Paga, es jūtos ne īsti labi. Kāpēc? Un tad nākamais solis ir informācijas avots. Vai tu zini, kas ir avots? Un nākamā biežākā kļūda, ko cilvēki pieļauj, viņi uztver, ka informācijas ir avots tas, kurš ir dalījies ar to informāciju. Mana mamma padalījās, draugs, kolēģis, jo arī aptaujas rāda, ka mēs vairāk uzticamies cilvēkiem, ko mēs pazīstam. Kas ir loģiski.
Bet tas fakts vienmēr tev ir jāpaskatās, no kurienes tā mamma vai tas draugs ir ņēmis, vai tu vari atrast to īsto oriģinālo avotu. Un tad, kad tu tiesties tam īstajam avotam, tad ir jautājums, vai tu zini, kas tas ir, jā. Un te ir atkal, kā es dalu divās grupās, kam tur uzticēties un ko es pati daru. Pirmkārt, man lielāka uzticēšanās būs profesionāliem mēdījiem, tāpēc, ka profesionāliem žurnālistiem, un es uzsveru profesionāliem, jo ir klikšķu websaiti un mājaslapas, jā, bet profesionāliem žurnālistiem ir vienmēr jāpārbauda informācijas avots, jāaptaujā visas puses, kas ir iesaistītas, kamēr sociālajos mēdījos ļoti bieži tie ir cilvēku viedokļi, tie ir novērojami. Un atkal piemērs. Igaunijā maza pilsēta, vietējā Facebook grupa. Viens cilvēks ierakstīs, es uz ielas piedzīvoju avāriju, ātrā palīdzība brauca 40 minūtes, šausmas. Visi aktīvi komentē, visi ir dusmīgi, dalās ar to. Pieslēdzās žurnālisti, faktu pārbaudītāji, pārbauda, ka ātrā palīdzība atbrauc 15 minūtēs, kas bija ļoti labs laiks priekš tās avārijas vietas. Protams, ar šo ziņu neviens vairs nedalās un nekomentē, jo šī ir jau garlaicīgā ziņa, ko es sākumā minēju, ja? Un uz Facebooks algoritms šo ziņu neizcels. Facebooks, tā būs cita tēma vēl, bet, ar šo ziņu nedalās. Bet te ir tas, ko es minēju, žurnālistiem ir jāpārbauda. Viņi paprasīs ugunsdzēsējiem, policijai, ātrai palīdzībai, tad kā tad bija tie konkrētā situācija. Tā pašā laikā es arī pat ļoti nevainoju to cilvēku atsliecinieku, kurš ierakstīja par 40 minūtēm. Padomā, ja tu būtu avārijā, tev pat 5 minūtes liekas kā mūžība, kamēr brauc ātrā palīdzība. Bet tāpēc es saku, sociālajie mēdīji ir viedokļi, tie ir mūsu sajūtas, tā nav visa bilde. Kamēr profesionāliem mēdījiem vienmēr būs jābūt bildei, tāpēc ir jautājums, kam tu uzticies. Pirmkārt, vai tu redzi tai ziņai oriģinālo īsto avotu, vai tu zini, kas tas ir. Un ja tas ir, piemēram, mēdījis, profesionāls, jā, tad es tam uzticos. Ja tas ir tur paziņa vai paziņa, tad es esmu ļoti piesardzīga. Nevienmēr tie būs meli, es esmu vienkārši ļoti piesardzīga. Ar to ir uzreiz jāuzmanās. Tas ir ļoti būtiski, un es tagad tā domāju savā prātā, tad, kad mēs tos tos platformas izmantojam, izklaidējam un rullējam un scrollējam, tad mēs tai informācijām ļaujam nonākt mūsu zemapziņā, mūsu ietekmēt, jā. Es pat varbūt izvēlos kaut kādus avotus apzināti, bet kas nonāk tur zemapziņā, vai ne? Tas ir... Tā ir tā iluzorā patiesība, ko es tev saku, jo tu biežāk redz kaut kādu konkrētu ziņu, jo viņi biežāk atkārtos, jo tavs smadzenes viņu uztvers kā ar vien patiesāku un patiesāku. Viņi atpazīs ar vien ātrāk. Tas tāpat kā par reklāmām. Mēs sakam, ka reklāmas mūs neietekmē, bet mēs pērkam Colgate zobu pastu, jā, jo tevi ietekmē tā reklāma, tu tikai domā, ka tevi tas neietekmē. Bet tad ir jautājums, ko man darīt? Tā kā es vienkārši domāju, tie ieradumi mēdīju lietošanas. Tas ir tas, ko es saku. Pirmkārt, tev ir jābūt tai apzinātībai, tu pievērs uzmanību tām savām sajūtām, kam ir jābūt pirmam signālam, un nākamais ir informācijas avots. Ja tu nezini informācijas avotu, tad tu uzreiz daudz jau, un paskaties, tu runā par jauniešiem, ļoti daudz jaunieši ir TikTok. Kad es ieeju TikTok, tur ļoti bieži daudziem pat nav vārdi, tiem profili TikTokā pat nav vārdi, tu pat nevari pārbaudīt, kas ir Jānis Pēteris vai Kārlis, kas tur aizmugurē stāv. Un tā ir atkal analoģija. Mums visiem bērnībā mācīja, neņem no svešiem onkuļiem uz ielas konfektes. Sociālajos medijos mēs visu laiku ņemam konfekts no nezināmiem cilvēkiem un ēdam aizgūtnēm, jūtamies slikti, esam pārādušies, jā, smadzeņu pūve iestājās. Nevajadzētu, saprotam. Jā, mēs saprotam. Un atkal to daram, un tā ir tā dopamīna atkarība, vai ne, kad ir tā vajadzīga tā jaunā ziņa, un es vienkārši arī tā bišķi domāju, bet pie tiem apjomiem, ko es scrollējot, tie ir tā tehniski, jā, tur tās ziņas ir simtiem, tā vienkārši tur, kad ej cauri, tādā neapzinātā tajā ieradumā, un es vienkārši domāju, pie katras ziņas es patiešām neapstājos, tas lēmums, kaut kā tu ieraugi to stimulu, tu jau milisekundžu laikā izdari kaut kādu tur savu lēmums, vai, ej tālāk, vai uzkavējies, vai, ja, un es vienkārši domāju, pie katras šītas ziņas es jau neapstājos tā, vai ne, tas kaut kā notiek ļoti ātri, un es domāju, cik automātiski dziļai jābūt ieradumam,
noskenēt šo informāciju, lai tu to vispār darītu, jo pārsējot vienkārši tā kā pārskrien, vai ne? Nu, tāds jā, tāpēc tas, ko tu vari darīt sociālajos medijos, ko es, piemēram, mēģinu, man arī ir atkarība. Es neesmu izņēmusi. Es tieši tāpat, es arī apzināti reizēm ļaujošies, ka saka smadzeņu puvei. Tas ir jēdziens brain rot, tāpēc es izmantoju to jēdzienu. Pagājušā gada jēdziens no Oksfordas vai no Cambridge, kuras vārdnīca tas bija. Tas ir viens ir. Tu pats izveido algoritmu ar saturu, ko tu vēlies. Es, piemēram, Instagramā ļoti daudz lasu medijus. Es lasu Wall Street Journal, Financial Times, Amerikas sabiedriskos medijus, Latvijas sabiedriskos medijus. Tev algoritms sāks rādīt. Tu vari izvēlēties, ko tu gribi. Nākamā lieta, ko tu vari izdarīt, man kādreiz bija, tagad vairs nav, uzliec laika limitu. Atkal. Kaut vai, ja tu gribēsi turpināt, pēc 15 minūtēm ej un turpini tālāk, bet tas tev liks tomēr apzināties, paga, es esmu jau 15 minūtes, tu vari uzlikt šo laika limitu sev un tad sakot. Un tad es, piemēram, padomāju, ir šie cilvēki, Latvijā puses iedzīvotāji neuztic sabiedriskajiem medijiem. Apmēram 30% uzskata, ka sabiedriskie mediji izplata dezinformāciju. Un mans pieņēmums ir, ka šie cilvēki iegūst informāciju no sociālajiem medijiem. Tu neej uz parastajiem medijiem, jo tur ir stereotipi, tie visi ir nopirkti, korumpēti un viss ir slikti, tu netici nekam. Tu ej uz sociālajiem medijiem. Un tad es domāju, ko tad redz šo cilvēku algoritmus? Viņi droši vien scrollē un visu laiku redz mūsu lielākos dezinformātors un populistu stāst, valdība ir slikta, mēdī ir nopirkti, mediķiem nevar uzticēties. Šis viss ir slikti. Un kas atkal ir algoritmiem patīk, jo ir iesaisti, šie cilvēki paši par sevi ir aktīvi, viņi ir dusmīgi, viņi arī komentē. Kas nozīmē, ka algoritms parādīs vēl vairāk šo saturu, vairāk cilvēkiem. Jo, piemēram, tam pašam TikTok vai Facebook robotam, algoritmam, kurš izvēlās, kuru saturu parādīt cilvēkiem, viņam ir vienalga, vai saturs ir patiess vai nav. Viņam ir, kur cilvēki iesaistās, es parādīšu vēl vairāk cilvēkiem. Un līdz ar to šie dusmīgie cilvēki parasti ir aktīvi, viņi arī komentē, un tāpēc šis saturs rodas vairāk. Varbūt reizēm tikai redz to negatīvo saturu, jo viņu arī apzināti algoritmi izceļ. Un tāpēc arī es saku, tas, ko tu vari darīt ikdienā, piespied laiku kaut vai tam garlaicīgajam boring, angļu valodā garlaicīgajam saturiem, tas ticamāk būs pareizais, bet ļoti bieži mēs kā saprātīgie cilvēki, mēs izlasam to ziņu, ja mēs vispār viņu redzam. Un forši, ejam tālāk, lasam nākamo, bet vajag ielikt to emotikānu, kaut kādu iedot zīmi tam robotam, tad šo ir jāpadalās tālāk. Un vēl viena būtiska lieta, ko es redzu, ko cilvēki nezin. Facebook noteikti, es neesmu redzējis pētījumos, bet tas, ko netieši redz X, jeb Twitters arī, viņi apzināti samazina redzamību mediju saturam. Apzināti. Tas, ko mēs kā žurnālisti publicēsim ar saviem vārdiem vai saviem mēdījiem, viņu jau daudz mazāk parādīs cilvēkiem. Jo Markam Zukenbergam bija uzskats visu laiku, ka politika cilvēks neinteresē un nevajag bojāt. Labāk redzēt to sūdu, ko ražo dezinformātori, bet tu neredz, ko ražo medijas. Tagad viņš tikko nokancelēja faktu pārbaudītāju programmu Amerikā, ne vēl Eiropā, jo mums ir stingrāka likumdošana, un pateica, ka būs tā vārda brīvība, un sāk arī visiem ārā vairāk rādīt Trumpa saturu ar tekstu, ka tad cilvēkiem pēkšņi esot interesi par politiku. Tas viss ir sviests vienkārši, viņi visi pielien Trumpam šobrīd, jo Trumps tiešām atriebjās visiem, kas iesūdz visus, kas iet pret viņu, tāpēc viņi pielien šobrīd un izrāda šo Trumpa saturu, bet vienlaiks mediju saturu viņi joprojām nepaceļ uz augšu, viņi joprojām to apspiež. Tā kā arī šeit ir vēl šī manipulācija. Un es šeit pat kāds varbūt pārmetīs, ka es esmu par liberālām vērtībām vai vēl kaut ko aizstāvu. Nē, daram, bet tad vienādās proporcijās rādam gan Fox News, rādam gan visus konservatīvo viedokļus un rādam arī demokrātu viedokļus. Jo bija arī skandāls, taču, kad Trumps stājās spēkā, ka nākamajā dienā uz atslēgas vārdiem demokrāti neko nevarēja atrast Facebook. Un Facebook saka, mums tehniski kļūda gadījās. Bet vienlaikus Trumpa saturs tika visu laiku bīdīts ārā. Tāpēc atkal, ja tu redzi to garlaicīgo labo saturu, piespied laiku nomanipulēt to ar to Facebook vai citu sociālo mediju algoritmu. Jā, tas ir ārkārtīgi vērtīgi. Es vienkārši domāju tos apmērus, tā saucamā tādai manipulācijai, informācijas, vai ne, plūsmas organizēšana, vai ne, viss tas kļūst par tādu, es negribu tas ir ierocis. Tā informācija ir mūsdienās ierocis, un Eiropā mums ir savādāk, jums tomēr ir kaut kāda regulācija, kāpēc arī amerikāņi šobrīd sociālajā mēdī lielie milži ļoti lobē, lai atceltu to, jo tas viņiem nepatīk, viņi to sauc par cenzūru. Bet Amerikā tur vispār nav nekāda ierobežojuma, tu vari teikt un darīt jebko, ko tu gribi, bet tieši tāpēc, ka tie algoritmi ir būvēti uz tām vairāli, populārajām ziņām,
labi, varbūt tur arī ir tāds Zukenbergs vairāk ir republikāņu piekritējis, bet es pat neiet tik dziļi sazvērestībās iekšā, bet tieši tāpēc, ka algoritmi izceļ šīs tā kā emocionāli spēcīgās ziņas, mēs redzam vairāk viņus, un tā ir tā manipulācija. Tāpēc arī jāuzmanās, ka sociālajā mēdī atkal nav tā pilnā bilde. Jā, tas ir atkal kaut kā tā viena puse. Un tad vienkārši es domāju, tajā, kā jau es teicu, tajā lielajā, tādā manipulācijas bišķi tā kā bailīgi paliek, un es vairāk domāju no tādas, kā pateikt, mazāk aizsargāto cilvēku grupām, ja? Iespējams mazāk izglītoto, iespējams ārpus pilsētām, lielajām lauku teritorijās, ja, teiksim, kur varbūt nav iespēja noklausīties tavas lekcijas vai kādu, tādu, vai ne, saturu, kurš man liktu domāt un izvērtēt. Vairāk par tādām grupām domājot, jā, ka droši vien, vai ne, kā tad to vispār labi politiskā līmenī to visu kontrolēt, vadīt, jo, būsim godīgi, es arī strādājot ar cilvēkiem un zinot psiholoģiju, kā pateikt, esmu arī skeptiski noskaņota, vai cilvēks to spēs izvērtēt. Un tomēr... Nē, cilvēki nespēja izvērtēt un nespēja arī, protams, ka daudz lielāk drusku arī šiem cilvēkiem, ko tu minēji, ka varbūt mazāk izglītība vai ļoti bieži arī mēs redzam slavenus teātru režisors Latvijā, kas raksta pilnīgi sviestu, ja? Manuprāt, tas ir mans viedoklis. Tas nav vienmēr tikai par izglītību, tā ir ideoloģija, uzskatāva domāšana, un ir normāli, ir jābūt tiem dažādiem viedokļiem, lai tā arī būtu, bet jautājums ir par to proporcionalitāti, ka tu redz arī to otru pusi. Un kas mūsdienās ir tā lielākā problēma, kur Amerika ļoti labs piemērs, ir šī sabiedrības šķelšanās, ka mēs esam tik ļoti sašķēlušies, mēs tik ļoti dzīvojam katrs tajā savā informatīvajā telpā, ka vecos laikos, ja bija viena panorāma, tev patika vai nepatika viss tās ziņas, bet visi skatījās to panorāmu. Mūsdienās tu neskaties, un arī pētījumi rāda, pat ja tu nejauši ieraugi tās otras puses ziņu, tu esi tas saucamais noliedzējs, denier, kā Ādams Grants iedala, ir skeptiķis un ir noliedzējs. Skeptiķi ir skeptiski, kritiski, bet viņi ir gatavi mainīt viedokli, un noliedzēji viņš izdomās iemeslu, kāpēc tas, kurš viņam nes šo informāciju, ir tur uzpirkts, korumpēts vai vēl kaut kā, viņus nekas neuztvers. Bet tas, ko var darīt, viens ir, ko es jau minēju, tādā milzīgākā lielā līmenī, kas ir smagnēji un lēni. Labi, ka mūs pasargā šie Eiropas Savienības regulējumi, un ka tomēr tām lielajām platformām ir kaut cik jāievēro, kaut kāda pieklājības normas, lai gan eksā arī man sauc par mauku, kuci un vēl kaut kā, un es, kad noreportoju, man ziņot, tas viss ir ok, tas viss ir normāli ar mūsu. Jo šeit ir runa, es nerunāju par to, ka cilvēks saka cenzūru. Es nerunāju par negatīviem komentāriem, es runāju par agresiju, es runāju par agresīviem, rupjiem komentāriem, uz ko arī mans kritiķi norāda, es sniegu pārsteņu, piedod pie tā. Vārda brīvības vārdā ir normāli, ka ir šī agresija. Bet mans arguments ir uz to, tas nav normāli, tāpēc, ka agresija raisa agresiju, un galvenais mēs vairs nesarunājamies. Ja sociālo mēdīju platformas ir, lai tas, ko viņi paši saka, nākt, savestu cilvēkus kopā, te ir ļoti laba angliskas vārdu spēle, ka patiesībā sociālajie mēdīji nevis sociālajie mēdīji, bet antisocial mēdījā. Antisociāli mēdīji, ka mēs patiesībā sašķeļamies ar šiem sociālajiem mēdījiem. Arī cilvēki ar nostalģiju atcerās Latvijā Twitter pirms 10 gadiem, kad sākās, kur politiķi, žurnālisti runāja ar saviem vārdiem, un tāpēc, ka nebija šo anonīmo kontu, tā bija cita diskusija, tā bija cita saruna, tu tiešām arī varēja veidot lietas. Tagad eksā, man liekas, tur puse ir anonīmi nezināmu cilvēku, kas vienkārši nāk un izgāž žulti. Un tā nav diskusija, tā nav sarunāšanās. Un par to ir jāuzņemas atbildība. Jo arī, piemērs, ko es daudz domāju, mēs runājam par bulīngu skolās. Kā mazināt agresīvu vardarbību skolās? Paskatieties uz sociālajiem mēdījiem, tur ir šo bērnu vecāki. Kāpēc mēs sagaidām, ka bērni būs citādāk, ja tie vecāki runā ar tādiem vārdiem, atļaujās lietas? Es domāju, ka viņi mājās dara tieši to pašu pret saviem bērniem, sievām, ģimenes locekļiem. Komunikācijas kultūra, viņa ir kultūra mājās, ārpusē un mēdījos. Un te man ir tāds nākamais jautājums radās, pieņemsim, ja mēs varētu ieteikt kaut ko jaunajai paaudzei, kā kaut kādi tā kā ētikas principi, kā uzvesties, teiksim, ja es kaut ko publicēju, tad pielikt atsauci, ja es publicēju mākslīgi radītu video, jo tur es varu izmantot arī dzīvu cilvēku, tā kā reāli manipulēt ar īstiem cilvēkiem, vai es ģenerēju kādu lekciju ar avatāru vai kaut kādu, vai ne, cilvēku, tad pielikt atsauci, vai ne, vai kas un kādēļ šis materiāls ir domāts.
Jo tas, ko mēs šī projekta ietvaros nonācām pie secinājuma, ka katru reizi redzot, ja tu spēj definēt, ka tas ir mākslīgi radīts, vienmēr pajautā sev, kādēļ tas ir radīts. Kādēļ šis ir publicēts? Un tad tā atbilde aiz šī materiāla izklaidei, labi. Manipulācijai, jā, vai informēšanai, vai ir avots, jā, vai tas ir kaut kas aizdomīgs. Tā kā, kas ir mērķis šim radītajam, sintezētajam materiālam? Nu, jā, atsauc ir ļoti labi, bet bieži vien, ka tās sociālā mediju īstais formāts, tev tur ir zīmju ierobežojums skaits, un tev tur nav tīra vietas kaut kādām atsaucēm, un te jau redzi. Tas, kas man vairāk nesen arī bija Maijai, kad Kauskaino droši internets ļoti labi versija tieši, uzrakstīts viedoklis, lai tieši par jauniešiem attieksmi. Tieši tas pats, ka šī agresija tiek pieņemta kā norma savstarpēji. Un man nav problēma. Es redzēšu, ka tas ir joks, ko tu esi radījis tur kaut kādu foršu bildi vai video vai smieklīgu, bet man nav pieņemams, ka tas tiek izmantos, lai ņirgātos par otru cilvēku, lai pazemotu to otru cilvēku. Latvijā, es saprotu, tā vēl nav tik liela problēma, bet Amerikā un lielākās valstīs, kad, piemēram, tiek izmantos klases biedrienes izģērbs, piemēram, rada kailfoto, viltus kailfoto, ko tu pēc tam izpat un kas rada arī psiholoģisku traumu. Un es domāju, ka šis būtu tas pirmais, jā, tas, ko tu saki par mērķi, jā. Es nezinu, vai jaunieši domā tāda apzinātības līmenī, tas pats arī uz pieaugušiem attiektos, bet ja tu esi radījis kādu izņergājošu fotogrāfiju vai video par kādu savu klases biedru, jā, kas ir tas mērķis, vai tiešām tev to vajag darīt, lai pazemotu otru cilvēku. Un vienlaiks arī man ir problēma, ka apkārtējie to pieņem un normu. Es iedomājos reāli, piemēram, dzīvē, tagad es ienāku Twitterī kaut ko ierakstu, man nosaukā par mauku, kuci un vēl kaut ko, ja. Padomājiet, ja tā būtu uz dzīvi, ja stāvētu autobusu pieturā, man tad kāds sāk lamāt, tu tur esi tādu un tādu. Man gribētos domāt, ka kāds varbūt tomēr iesaistītos. Uz ielas mēs to neatļaujamies tā darīt, publiski tev ir seja pret seju. Un es domāju, ka es sagaidītu, ka arī sociālajos medijos mēs iestātos vairāk viens par otru. Ja tu redz, ka kāds izņirgā kaut kādā WhatsApp čatā vai Instagram čatā vai TikTokā vēl kaut kur tavu klases biedru, es zinu, ka tas ir grūti, bet esi drosmīgs un pasaka, šis nav ok. Es domāju, ka mums apkārtējiem ir jāsāk norādīt uz tiem troļiem, un tici, tas strādā, kad kādreiz kāds ienāk un man aizstāv. Pirmkārt, tas man kā upurim ļoti palīdz, ka es neesmu tāda viena, ka tiešām man sajūt, ka es stāvu, man spļauj virsū un pārējie stāv apkārt un skatās. Un es domāju, tas arī būtu ļoti svarīgi, ka mēs iemācam un arī paši, arī pieaugušie, kad mēs redzam, ka kādam uzbruk, es zinu, ka negribās, es arī dabūšu, ko es tur iesaistīšos. Ierakst to vienu vārdu, šis nav normāli, ko tu šobrīd dari. Jo mūsdienās, es runāju par pieaugušiem atkal, kur es esmu vairāk, es ļoti maz esmu šobrīd. Tieši tāpēc es tur ļoti maz uzturos. Bet cilvēki jau ar vārdiem atļaujās saukt žurnālistus un politiķus par idiotiem un tā tālāk. Tas jau ir kļuvis par normu un pārējiem tas ir fine. Es pilnīgi tev piekrītu, jo es diezgan daudz arī strādāju apmācībās, organizācijās un arī ar cilvēkiem, kas klientu apkalpošanā strādā, ja, kas ar klientiem gan valsts institūcijās, gan biznesa organizācijās. Un tieši tā, šī robežu pārkāpšana tiek uztverta kā, ka tas ir, tā tas ir, vai ne? Un ka verbāla agresija arī ir agresija, arī tas nav pieņemami. Kāpēc to mēs paciešam, ļaujam tam notikt, pagaidam, ka pāries, lai gan tā ir vardarbība. Faktiski. Tā kā, tas ir arī, es arī to jūtu, jā, dažādos, bet jā, tas ir, un es arī par to runāju, ko nozīmē nolikt robežas, ko nozīmē, vai ne, bet droši vien, ka tas ir tāds liels jautājums, kas ir tāds sabiedrībā arī pašam ģimenē pateikt šo robežu veselīgi nospraust, lai tas ieradums attīstās tādā sabiedrības līmenī, vai ne, tā kā pakāpeniski par to runāt. Un te varbūt tāds, uz noslēgumu, vai ne, tāds jautājums, kā, Inga, tu redzi to nākotni informācijas, uz kurieni mēs ejam, jā, mākslīgais intelekts, sintētiskie mēdī tā saucamie, jā, dezinformācija, uz kurieni mēs ejam, kam būtu jānotiek, varbūt, lai to virzītu tādā pozitīvā gultnē. Nezinu, tavs komentārs. Man ir tāda cerība kaut kur daļēji, ka daļa cilvēku vienkārši novērsīsies no sociālajiem mēdījiem, tāpēc, ka to sūdu tur ir pārāk daudz, un varbūt tu saproti, ka tu vairāk zaudē nekā iegūst tur ieejot. Bet tā būs kaut kāda daļa, tā nebūs varbūt lielākā daļa cilvēku, bet daļai kaut kāds šitāds tā kā
tu esi pārēdies, jo tev to vairāk nevajag. Tas, kas ir attiecās, ko es visu laiku tagad stāstu, visur attiecībā ar žurnālistiem, mums ir jāmaina veids, kā mēs pasniedzam informāciju, mums ir jāmācās no populistiem, mums ir jānāk ārā pašiem ar savām sejām, mums ir pašiem jāstāsta, jo cilvēki neseko organizācijām, tur piemēram Delfi vai BBC, viņi seko konkrētām personībām. Un tikko arī mums bija lekcija, kurā piedalījās 10 gadus bijušais Washington Post galvenais redaktors, un viņš arī tieši arī to saka, ja tu nāc kā personība, tas rada vairāk uzticēšu autentiskumu, bet tas vienmēr nenozīmē, ka tu esi paties, bet tas rada autentiskums, un autentiskums rada uzticēšanās, ka tu vari uzticēties. Tu redz kādu ļoti pašpārliecinātu populistu, kurš stāsta no sirds kaut kādus melus, un tu tici, jo viņš ir harizmātisks, viņš to labi runā. Un ka žurnālistiem arī tas būtu jāmācās, jo mums vienmēr ir mācīts, mums ir jābūt neitrāliem. Mēs nedrīkstam paust savu viedokli. Un mēs ar to zaudējam. Un es uzskatu, ka ir kaut kāds robežs, mums jābūt ar pareiziem faktiem, bet mums arī ir jānāk ārā un jāstāst un jārāda, kā mēs iegūstam informāciju, tas process un vairāk ar to ir jārunā. Tā kā tas līmenis ir. Un tad par to dezinformācijas ietekmi, es domāju, diemžēl viņi nemazināsies un viņi kļūst tikai vien rafinētāk un grūtāk, un man pat pašai ir jau brīžiem bail, kas nesaprotu. Es pieķeru vien vairāk sev paga. Pat, ja man zināms cilvēks ir dalījies, es nezinu, kas ir tas avots, ko viņš dalās, es varbūt labāk šito tālāk, nepalaidīšu un nepublicēšu. Jā, ir jābūt tai daudz lielākai piesardzībai, bet es domāju, te būtu jābūt drīzāk valsts institūcijām un jā, ir tā robeža starp vārda brīvību, bet ir jābūt jāuzņems atbildība par savu vārdu brīvību, un valsts iestādēm būtu jāmonitorē tīri, lai nav tāda tehnoloģija līmeņa manipulācija. Rumānija šobrīd ir milzīgs piemērs, kad pēkšņi nezināms kandidāts vienā prezidenta uzvar vēlēšanu kārtā Krievijai draudzīgs kandidāts, kur iepriekš tur maza grupiņa zināja. Un tā, ka viņi jau ir daudz informācijas par to, tu redzi, cik apzināti tika ieguldīts mārketinga kampaņā un kā tika nopirkti TikTok. Viņš ar TikTok tieši nāca pie varas, ja? Kā tu vari iegūt apzināti šo manipulāciju. Es domāju, tām valsts iestādēm, kas to kontrolē, tām ir jābūt ļoti augstā līmenī. Tas ir jauns krimināla nozieguma veids, kad mēs redzam, ka nāk šīs kampaņas apzināti ietekmētu mūsu domāšanu. Tikko pats lasīju par jaunu Krievijas kārtējo dezinformācijas tādu veidu, ka viņi Pravda networks, ja Pravda tīklojums, ka ir daudzās valodās, tādi ir arī Pravda LV, lv.pravda, viņi apieto mūsu domēnu, kur viņi agregē savāc kopā visas ziņas par Latviju, Krievu valodā, un tas ir veids, kā arī neapzināti mēģina ietekmēt mūsu domāšanu, kad cilvēks nāk un meklē kaut ko par Latviju krievisku šajā gadījumā. Tā kā ir jābūt arī tajā institūcija līmenī. Un pēdējais, ko es ceru, ka Eiropas Savienībā šis Digital Service Act, digitālais pakalpojumu akts, kuri jau monitorē un uzrauga, un es ļoti ceru, ka viņi tomēr piegriezīs skrūvis un uzliks kaut kādas lielas solis lielajām platformām, ka viņiem ir jāuzņems kaut kāda atbildība Eiropas Savienībā, ka tas arī kaut kādā mērā pasargās cilvēkus. Inga, liels jums paldies par laiku, bija ļoti interesanti, un lai izdodas šīs vērtīgās atziņas nest sabiedrībā un tiešām arī pašiem mainīt individuālā līmenī savus ieradumus, vai ne? Tā kā dalīties un publicēt. Paldies! Paldies!